šodien Volvo sporta centrā, kur Prizma šobrīd turnīra trešā spēcīgākā komanda savā laukumā uzņems cieņus no Lietuvas čempionu pilsētas no Kaunas, Lietuvas. Pārējās valsts kaut skaitā ir šobrīd lielākā skaitā, tikmēr uzreiz Prizma arī atklāja spēles rezultātu 28 sekundes. Tikai bija nepieciešams pirmajam virknējumam un nebija saistīts. Vairāk vārtu Prizmas vienības rindās ir tikai Patrikam Zabusovam, kurš reiz arī komandas rezultatīvākais spēlēs. Tagad Kaimiņš piespēlē arī par vārtos 2-0. Sapņains zibenīgs sākums Prizmas izpildījumā 45 sekundēs. No diviem Čehiem Kaunas komandas rindās. Vēl viens metiens, vēlreiz Auziņš, nezinu, kur ir ripa tā vārtu priekšā, un tagad tā arī piespiesta. Krista Apsīša izpildījumā. Te gan kļūda un mazākumā iespēja Kaunai. Auziņš spēlē drosmīgi un glābi savu komandu. Par ko tādu pēc 6 aizdītām spēlēm noteikti var sapņot jebkura komanda. Maksims Širokovs tagad ar ripu zilās līnijas sako piespēli. Pauzīte, cīņa vārtu priekšā, ripa vārtos 3-0 vēlreiz. Prizma realizē skaitlisko vairākumu. Uzmetiens vārtu virzienā, tur arī tiek palabota ripas trajektorija un vēlreiz Kauņi dots uz priekšu, vēlreiz Mahalā. Un met garām šeit vārtiem. Krīt gan viņš šeit pēc tam sadurs 2 Kauņu spēlētāji un šeit izgains 3-1 saspēli un nav šeit gūto vārtu. Beigās atrod tā saimnieku. Metiens bloķēts šeit lieliski izdodas nospēlēt pašreiz līdzīgi tagad cīņa vārtu priekšā, tur Auziņš glābi savu komandu. Pagūst pārvietoties, pagūst saskatīt ripu. Pēdējā iespēja realizēt lielu skaitlisko vairākumu. Hončarenko nemet piespēlēt Limeckim, viņa metiens tur rikošets, ripa vārtu priekšā Auziņš. Mazākumā Mahala vēlreiz un vārti šoreiz gan Andržejam Mahalam izdodas izmantot iespēju spēlējot skaitliskajā mazākumā. Pirmajā periodā vairākus momentus neizdodas Kaunai to izraidīt ārā no savas zonas. Štrombaiks spēlē atpakaļ. Tagad varbūt vēl viens izgājiens. Benčus metiens vārti, 2 vārti vienā skaitliskajā mazākumā. Šis mačs var sagriezties kājām gaisā. Aivars Benčus atgriezas Kaunā, bet no 0-3 šajā sērijā zaudē. Zabusovs kritienā metiens, bet tagad maina malu un Brahmans. Apsītim metiens tiek bloķēts un izgains 2-1. Šeit mazākumā pauze, metiens vārti! Arī Mihals Mahačs gūst vārtus komandai spēlējot skaitliskajā mazākumā 3 vārti. Millers pauzē, tur krīt. Spēlētāji un ripa ir vārtos 4-3 Patriks Zabusovs. Vismaz puse no šī vārtu gūma, protams, pienāks Kristapam Milleram. Tagad tie uzbrukums otrā virzienā, Arturs Apelbaums piespēlē saspēle metiens un Prizmas hokejisti Krista Apcīts šeit iesāk uzbrukumu. Mazliet gadās arī paklupt. Iespēja Kaunai. Metiens vārti 4-4. Pretuzbrukums, iespēja un vārti! Pirmo reizi šajā vakarā Kauni ir vadībā. Zaudēt ripu un izgains 2-1. Mahačs ar ripu Mahačs, metiens Auziņš atvaira. Tāls šeit piespēle. Vēlreiz Auziņš vārtos darbojas precīzi. Centru uzbrucējs ripa laukuma stūrī, atpakaļ uz zilo līniju.
Tagad Brākmanis meties garām vārtiem pēdējās 5 sekundes. Šeit jāizcīna Ripa, to neizdodas izdarīt. Un metiens tukšos vārtos neizdodas gan šeit kurjos trāpīt, bet tās iznākums tas nemaina. Kauņa atspēlējas, Kauņa izcīna uzvaru Rīgā 5-4.